nākamo referentu es gribu pieteikt Unu Īli. Una Īle ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes docents, mācībspēks un izstrādājusi doktora darbu par iekškvartāla ainavisko kvalitāti. Lūdzu. Es šodien jums prezentēšu savu veikto pētījumu no 2008. gada līdz 2011. gadam par dzīvojamo rajonu iekškvartālu ainavisko kvalitāti Latvijas pilsētās. Pirms es sāku veikt šo pētījumu, protams, es iepazinos ar visiem materiāliem un veiktiem pētījumiem līdz šim, kas ir. Un šajā slaidā jūs varat redzēt, kādi cilvēki ir veikuši zinātnieki pētījumus par šo jomu pasaules mērogā un arī Latvijas mērogā. Tad pētījuma mērķis manam pētījumam bija izpētīt lielmēroga dzīvojamo rajonu iekškvartāla ainaviskās telpas kvalitāti Latvijas pilsētās. Šeit jūs redzat pētījumu priekšmetu un pētījuma objekts, līdz ar to mans pētījuma objekts bija iekškvartāla ainaviskā telpa kopīgā visā teritorija. Lai saprastu pētījumā to mērogu, cik plaši izvērsties un kā visu vērtēt, tad es strādāju tieši pie pilsētas pagastu plānojuma līmeņa un analizēju šos ģenplānu, detaļplānu līmeni. Un šeit jūs piemērā varat redzēt, kā ir tieši tā Zolitūdas, Imantas un citu arī teritoriju. Šāda veida teritorijas gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā. Līdz ar to, lai būtu vieglāk izprast šo struktūru, pēc kā vadīties, es savā pētījumā izveidoju vienoto uzbūves schēmu, kurā tieši ar zaļo krāsu apli tika izdalīti teritorijā eksistējoši un teritorijā neeksistējoši faktori, pēc kuriem arī vadījos tālāk smalkāk detalizēt kritērijas, pēc kuriem analizēju šīs teritorijas. Tad pētījums kopumā sastādīja 3 līmeņus. Tika veikts pētījums Baltijas jūras reģiona valstīs, meklēti piemēri, savstarpējas analizēšana un apsekot ļoti daudz šī iekškvartāla zonas. Tad nākamais līmenis bija Baltijas valstu līmenis, kur tika apsekoti kopumā 30 lielmēroga dzīvojamie iekškvartāli konkrētās pilsētās, Pērnavā, Jelgavā un Šauļos. Šīs pilsētas bija aptuveni nodefinētas pēc līdzīgām iezīmēm, un tāpēc tika arī izvēlētas. Un tad tālāk tika pats tas pētījuma mērķis, tas Latvijas pilsētās tika analizēti šie 5 iekškvartāli, es atvainojos 5 pilsētas, kur katrā pilsētā bija pa 10 šiem iekškvartāliem. Un pēc pētījumā definētiem kritērijiem tika viņi tā kā sastimizēti savstarpēji un iegūt kaut kādas noteikti rezultāti. Kā arī tika veikts socioloģiskās aptaujas un piesaistīts arī ekspertu grupas, gan ārzem, gan latviešu, bet tālāk tad jūs to par tiem rezultātiem redzēsiet nākamajos slaidos. Tad kāda ir tā problemātika? Kāpēc es pievērsos šim jautājumam? Tāpēc, kad ikdienā mēs lielākā daļa dzīvojam šādos rajonos, un man šī tēma ir ļoti tuva, kā ainavu arhitektē, un līdz ar to tāpēc es saskatīju šeit ļoti daudz to problemātiku un sāku pētīt un analizēt. Protams, šeit pastāv pagalmos ļoti daudz, kā jau visiem zināms, transporta plūsmas. Transports tiek novietots jebkurā vietā, tas ir cilvēks neskatās, cik tas varbūt ir atbilstoši par citiem kaimiņiem, korekti, bet viņš kā viņam pašam ērtāk un labāk. Tad transports tiek novietots gan zaļajās zonās, gan arī citu veidu funkcionālās zonās, kas ir sastopams šajās teritorijās. Tad bieži vien analizētajos pagalmos netika vispār, vai nu ir pazaudēta laika gaitā šī reprezentatīvā zona, kad, piemēram, kaut vai māmiņa iznākot bērnam ārā no mājas, viņam ir piedzīts ļoti pilns stūtis šis transports un vispār nav kur
apgrozīties un sakārtoties kādai pastaigai. Tad, protams, šis nolietojums ir vistrakākais tieši bērnu rotaļu zonās. Cilvēki grib varbūt nodarboties ar sportu, un tad viņi mēģina paši kaut ko no esošā inventāra samēstrot un liederīgi izmantot. Šeit jūs piemēri redzat arī no Jelgavas iekškvartāliem. Tad šī problēma ir arī tas mērogs un proporcija. Pastāv ļoti liela arī caurvēja. Nav atbilstoši bērniem šīs rotaļu zonas. Bērniem ir pašiem jāizdomā, kā viņi varētu sevi nodarbināt šajās teritorijās. Tad ļoti aktuāli ir tas, kad parādās ļoti daudz iekšpagalmos pēdējos gados šīs jaunās savādāk veidu nodefinētās ēkas, kā šajā gadījumā ir šis aizkrauklas abedījuma birojs, ielikts dzīvojamā iekškvartālā. Tad arī iedzīvotāji pēc savas izpratnes veido apstādījumus, dažkārt varbūt neizmantojot tik kvalitatīvus šos materiālus. Viņi mēģina integrēt kaut kādas esošas lietas, plastikāts, kokus, gumijas, kas varbūt nevienmēr izskatās kvalitatīvi. Tad ļoti liela iespēja arī atstājuši, kas ir nepabeigtie dzīvojamie rajoni, kas dažkārt ļoti nomāc šo vidi apkārt, kur atrodas kaut cik kvalitatīvāk šī teritorija. Un visbeidzot, viena no problemātikām tas, ka ļoti plaši dzīvokļu iedzīvotāji vēlas uzsākt savu privāto biznesu un atver dažādu veidu šos mazos veikaliņus, kas uzreiz uzliek šiem iekšpagalmiem papildus funkciju, slodzi ar visu preču piegādu un visu pārējo, kad arī mašīnas plūsmām un tādiem aspektiem. Tad atgriežoties pie analizētiem tiem kritērijiem, tad šeit jūs redzat rezultāts par Baltijas jūras reģiona iekškvartāla stāvokli, bet limitētā laika dēļ smalkāk kā neiedziļinās. Tad tālāk jūs redzat rezultātus par Latvijas pilsētām, kur ir stāvoklis bija labāk, kurš beigās sanāca gandrīz labā stāvoklī, viduvējā stāvoklī un sliktā stāvoklī. Tad pēc respondentu aptaujām cilvēki tā kā daļēji gandrīz labi, gandrīz viduvēji raksturo šos atbilst pilnīgi, gandrīz neatbilst, vai daļēji jā, daļēji nē, šīs prasības, kādas viņiem tās sajūtas iekškvartāla teritorijā atrodoties. Tad šeit jūs redzat šos respondentu vērtējumus arī par kādas tās ārtelpas iezīmes, kāda ir funkcionalitāte, kāds tas kopīgais raksturojums. Un blakus schēmā šeit jūs redzat savstarpējus viedokļus, kādi ir bijuši gan Latvijas ekspertu grupai, gan ārzemju ekspertu grupai. Par transporta pārslogotību, gan arhitektoniskās apbūves apjomiem, gan kas dzīvojamos rajonos trūkst, vai viss ir apmierinoši, vai pastāv caurvēji un citas iezīmes. Tāpat arī šeit no ekspertu grupas, kāda ir problemātika, kāda ir viedoklis par viņu turpmāko šo rajonu attīstību un iekškvartāla zonējumus. Tad pēc visiem veiktiem pētījumiem tad kopumā tika uzbūvēta tāda kā funkcionālā uzbūves schēma, kurš ir tāds skatījums, kas varētu nākotnē būt tas, kad jebkuram plānotājam attīstot vai renovējot šādu veidu teritorijas, būtu jāpievērš un jāņem vērā visi šie uzskaitītie aspekti. Bet nobeigt es gribēju dažiem piemēriem parādīt, kāda tā ārtelpa varbūt varētu būt. Un šeit ļoti daudz esmu arī pa Skandināvijas valstīm izceļojusies un tieši uz šiem koncentrējusies uz šiem iekšpagalmiem. Sadarbība arī ar Krievijas profesoru Valēriju Nefēdovu. Tad esam ieguvuši ļoti daudz vizuālo informāciju, kas liek aizdomāties, ka tomēr arī ir iespējams šīs zonas padarīt, šīs teritorijas daudz patīkamākas un mīlīgākas, ņemot vērā, ka Skandināvijas valstīs taču klimatiskie apstākļi būtībā
ir gandrīz tādi paši kā Latvijā, varbūt nedaudz dažreiz bargāki. Tā kā šīs lietas liek mums visiem aizdomāties un domāt par to kvalitāti un prieks, kad arī ir vairākas kustības, kā arī lielās telpas kustība, kas ir kā solis arī turpmākā tādā skatījumā, kad var iesaistīt šos iedzīvotājus ar visādām tādu veidu aktivitātēm un mēģināt tomēr kopīgiem spēkiem pārvērst šo teritoriju un attīstīt. Paldies par uzmanību!